Ķīnā un Japānā bērzu sulu sauc par dievu dzērienu. Latvijā to izsenis dzer, lai pavasarī atjaunotu spēkus, bet tepat Ikšķilē no bērza sulas ražo vīnu, sīrupu un šampanieti. Preču zīmi Libertu jau iepazinuši dabisku lietu cienītāji Latvijā un ārpus tās. Pēc dažiem produktiem ir tik liels pieprasījums, ka ražotājs Linerts Liberts gaida aprīli, kad no bērziem varēs tecināt sulu un sākt jaunu ražošanas ciklu. Redz, viss jau ir eksperiments. Nekad nevar zināt vīnam, it sevišķi nekad nevar zināt, kas tur sanāks. Nu, pa lielam. Tāpēc, jo man tāda pieredze nav vēl ne uz 20 gadiem neko, kad es aptuveni zinu, ka es tik malts, man viss jau ir skaidrs. Šī gadījumā nē, jo es joprojām esmu procesā, jo ir mucas, kas ir vienkārši dievīgas, kas ir sen joprojām, un tādu vīnu vajag vēl. Un ir vīns, kas, laikam īsti nākošais gadu nav vairs jātais, un tāpēc jāskatās, ir jāmeklē tas savs specifiskais. Vīna ražošana sākusies pirms 3 gadiem, kad Linerts no bērzu sulas izvārījis sīrupu. Tas kļuvis pieprasīts restorānos kā smalka piedeva dažādiem ēdieniem. Vēlāk sākusies sadarbība ar pazīstamo pavāru Mārtiņu Rītiņu, kurš Linertu uzaicinājis piedalīties starptautiskā izstādē Itālijā. Linerts uz vīna un šampaniešu pudeļa etiķetēm uzdrukājis arī Ikšķiles zīmi. Lai redz, ka tas ir no Ikšķiles, jo man liekas, tas tā ļoti labi, ka piederīgi. Jo, lai nav tā, ka kur viņš ražots, vai beigās, nezinu, tur iepildīts kaut kāds Moldāvu vīns, tikai baigi latviskā pudelē, vai ne? Šogad bērzu sulas dzērieni iegūs bioloģisko certifikātu. Tos nogaršot var pērn atklātā vīna pagrabā, kur Linerts ar prieku uzņem ekskursants un ļauj pašiem ieraudzīt ražošanas procesu. Dod degustēju bērzu sulu, tāpat kā jums. Tad es viņiem dodu degustēt bērzu sīrupu, tāpat kā jums. Tad es dodu degustēt bērzusulas vīnu, bērzusulas dzintervīnu, bērzusulas šampanietu, un, ja kāds vīrietis vai dāma, nezinu, kāds grib, tad ir vēl bērzusulas stiprais. Ogres un Ikšķiles turisma attīstības aģentūra pavasarī rīkos vietējo uzņēmēju tikšanos, lai apzinātu citas apskates vērtas vietas un iekļautu tās ekskursiju maršrutos līdzās bērzu sulas vīna pagrabam. Šādi unikāli ir tie, kas piesaista Natvalku līdz šajienai, jo, protams, mēs varam runāt par tādu produktu kopumu, kas pēc tam, lai mēs noturētu šo turistu vai ceļotāju, kas ierodās vietējais vai ārzemi, bet ir jābūt kaut kam īpašam, lai viņam būtu galvenā motivācija un iemesls doties uz mūsu novadiem. Kristīna Putinceva, Zanda Tereško, Ogres televīzija.